Nu, tagad ir uznākusi pilnīgi žopa. Metro ir closed, jo protesto. Un tagad man ir jāvālē ar kājām līdz Galatas turnim. Mani kaut kāds policists iestampāja pa kaut kādiem vārtiem iekšā, kur tikai ārzemnieki uzrādot viesnīcas kartes. Labi, ka man tā cedēla bija līdzi. Drīkst iet, tām dēļ šeit viss ir tukšs. Es te laikam vienīgi ārzemniece esmu. Līdz ar protestiem, redz kā, vienmēr ir kaut kādas lietas, ar kurām jātiek galā un jārēķina. Un tad man pa vidu rodās tāds veikaliņš Lampistāna. Lampu istāna. Lampu pilsēta. Dievs, cik skaisti. Šim puisim pieder šis te factory, kurš ražo lampas. Tas ir ārkārtīgi skaisti. Viņš pats esot no Pakistānas. Ļoti skaists puisis. Es precu tagad turku vīru, lai būtu man tādas lampas. So, thank you very much. Kā tu nenofilmēsies pie tāda brīnuma? Viņš ir vienkārši brīnums. Manā izpratnē ļoti skaisti. Nu, rekā, tepat ir arī Galatas slavenais tornis, kurš tagad ir redzams pa dienu, un te jau es protu līdz mājām aiziet ar kājām. Te ir vēl visādas ieliņas ar visādiem brīnumiem. Es tik zinu, ka es no blogeriem esmu noklausīsies, kad Galatas dārgajam turnim, kur biļete ir 30 eiro, blakus ir jābūt vienai viltīgai kafēnicai, kur var redzēt tādu pašu panorāmu augšā. Man liekas, ka viņa ir tur kaut kur. Krievu blogeriem ir bijusi taisnība. Te tiešām ir jauka vietiņa augšā blakus šim te smalkajam turnim, kur augšā biļete, lai tiktu, maksā 30 eiro. Tas ir te man blakus, te patāls, lūk, kur viņš ir. Bet šī te blogeriene ieteica, kāpēc jāmaksā 30 eiro, ja var atnākt paēst pa to pašu naudu un paskatīties, tur kaut kādu pāris metru augstāk, paskatīties tieši to pašu jauko skatu. Jā, man nav ko teikt. Ir labi, ir ļoti skaisti, ir vērts te būt. Cenas ir čuķi lētākas nekā Latvijā, starp citu. Ir normāls cenas, salīdzinājumā Itālijā ir dārgāk. Austrijā, protams, arī skaisti. Tā arī turku kafija ir atnākusi, kā nākās ar visu ūdenīti un saldumu gabaliņu. Un tad es tagad visu tās blogerienes varēšu izstudēt to, galvenais neizgāst, izstudēt to kafiju turku un teikt, reku, Turcijā ir turku kafija pašās debesīs. Es tā kādreiz domāju, cik vienam vecam sievišķim maz vajag vienu kurku kafijas krūzi, bet īsta ne jau kaut kādu zeķūdeni. Izbraukt kaut kur uz kādu pasaules malu, Ellē purvā ratā, kur tu esi nezinu kur tavs vārds ir nekas, un tu vispār pats neesi nekas. Tas tā labi, tas ir veselīgi un vajadzīgi. Es aizmirsu, kā sauc. Un te ir kāja ģimenīte virs Stambulas jumtiem. Ļoti amizanti izskatās.
Kas te mums tur sēž jumta pašā galiņā? Kaķītis pār Bosporu jūras šaurumu. Dzīvnieciņš. Dusmīgs dzīvnieciņš. Vēro pasauli no augšas. Nu, es te nespēju nopriecāties par to skatuvi Bosporu jūras šaurumu paskatīties. Nu, pilnīgi. Vēl tā saule nogājas un tās krāsas. Meitenes izdalos ar jums un rekutētas restorāniņš. Viss te tā apkārt skaisti. Rādīšu, griezīšu. Tuliņās nolaidīšu vēlreiz cilvēki tā. Skaisti.